Viena lieta, ko es tā esmu ieraudzījis, un tas jau droši vien, ka daudziem ir sen jau zināms un pamanāms, ka kaut kas līdzīgs ar to, kas notika arī visā Covid laikā, kad cilvēki sadalījās, atkal tika šķelti pretiniekos, pareizajos, nepareizajos, un šobrīd notiek tas pats. Mēs skatāmies, agresija ir gan politiskajā vidē, gan agresija ir sabiedrībā, mājas virtuvēs. Esmu dzirdējis stāstus, ka tur vīrs un sieva pat sastrīdās, ja, tāpēc, ka viņiem dažādi viedokļi atšķirās. Viena tā problēma droši vien, ka mēs nemākam diskutēt, nemākam sarunāties, nemākam vairs būt tik prātīgi, lai nenovestu visu līdz kaut kādai jau tādai fiziskā izlādei, pat daudzējādā mērā. Ja, kur piemēram, tepat nesen Tukuma novadā gadījums bija, kur meitenīte tika skolas autobusā piekauta, kur divu skolu autobusu tātad brauca ar skolniekiem, kurā bija arī 3 pieauguši iekšā. Un, protams, ka bērni arī visu šo agresiju jūt, kas valda internetā, kas valda mūsu prātos, kas valda mūsu sirdīs, kur mēs viens otru esam gatavi nozākāt un nolamāt un piekaut un izraidīt un vēl nezinu, ko izdarīt. Un, protams, tas atspoguļojas arī uz bērniem. Un tad, jā, šo meitnīti piekāva, viņai bija smadzenes atricinājums. Un šobrīd atkal, protams, lielākā daļa visas institūcijas meklē, kurā brīdī es biju atbildīgs tur par to skrūvu vai to beņķi vai vēl kaut kur, bet kurš atbildīgs par to, lai tāda situācija vispār nerastos, ja? Tad tas atkal tāds jautājums ir otrā plānā palicis.